Madonā pirmizrādi piedzīvojusi filma par to, kā būvēta Ķeguma spēkstacija. Šis vēstījums par 20. gadsimta pirmās puses Baltijas vērienīgākā industriālā objekta celtniecību tapis, uzklausot sirmā vīra atmiņu stāstu. Kārlis Dumbrājs ir iedevis tieši šo cilvēcisko, šo individuālo faktoru un sajūtu arī šai vēsturei. Jo to, ka mēs stāstām Ķeguma celtniecības vēsturi caur fotogrāfijām, kaut arī ļoti kvalitatīvām un unikālām, jo tās ir iekļautas UNESCO programmas Pasaules atmiņu Latvijas Nacionālajā reģistrā, tad šodien tāds ļoti nozīmīgs šī pasākuma akcents ir tieši Dumbrāja kungs. Madonietis Kārlis Dumbrājs ir Latvijas vienaudzis un viens no tiem 5000 strādnieku, kas cēla mūsu valsts enerģētikas lepnumu Ķeguma HES. Tolaik būdams topošais inženieris, Kārlis atsaucās valdības aicinājumam un zviedru speciālistu vadībā uzsāka darbu pie 2 spēkstacijas ģeneratoru montāžas. Lepnums ir par to, kad es esmu piedalījies pirmās Latvijas lielākās spēkstacijas sasniedzībā. Ar to jau vien es lepojos. Otrs ir, es par cik mācījos toreiz tehnikumā par elektrību, un ka man bija iespēja strādāt pie pirmo spēkstaciju generatoru montāžu. Tas man bija tāds pirmkārt jau aicinājums iekšējs, un otrkārt arī liels lepnums. Ceļš līdz filmai aizsākās pirms 3 gadiem, kad Kārlis Dumbrājs ieradās Enerģētikas muzejā, lai nodotu glabāšanā paša bildētu fotoalbumu Ķeguma tapšanas laikā. Dumbrāja kungs bija tas, kurš 2010. gadā ieradās muzejā ar savu personīgo Ķeguma celtniecības fotogrāfiju albumu. Un šī filma arī, ko mēs šodien prezentēsim, ir kā dokumentāls vēstījums, jo viņš ir šī notikuma aculiecinieks, un tā ir šī dzīvās vēstures lapuse Ķeguma spēkstacijas celtniecības vēsturē. To, kā tēvs ir strādājis Ķeguma tapšanā, allaži ir arī pārunājuši ģimenes lokā. Jaunā filma ir iegūms ne tikai Latvijas vēstures dokumentēšanā, bet būs arī kā mūžīga dzimtes liecība no paaudzes uz paudzi. Mēs neviens nedomājām, ka šie notikumi tā risināsies. Un pateicoties muzeja darbiniecēm un pateicoties lieliskiem filmētājiem, ir tapusi tāda filma, kas, manuprāt, viņam mums pašiem, es domāju, ģimenei ir tādām 2 sajūtām. Pirmkārt, tā ir tāda vēsturiska filma, jo reāli mēs visi redzam, kā šis Ķeguma HES tika celts, un redzam, kāda loma tajā bija mūsu tēvam. Un tas reiz arī stāsta par viņu, kā viņš tajos gados, kad jauns būdams strādāja, ko darīja, kā viņš attiecās pret daudzām lietām, pret darbu, pret dzīvi, un kāds ir šodien viņa skatījums uz visām lietām. Un es domāju, ka tā filma līdz ar to mums, tas ir dzimtai, tas ir milzīgs mantojums, tas ir paudžu paudzēm, un mēs ar to filmu, man liekas, to tēvierogumu vēl mazliet savādākā mācību. Šodien unikālās atmiņas ir apkopotas ne tikai dokumentālajā filmā, bet arī Latvenergo enerģētikas muzeja veidotajā ceļojošajā izstādē Ķeguma HES Latvijas enerģētikas lepnums, atklājot arī UNESCO pasaules atmiņas reģistrā iekļauto latviešu fotogrāfa Eduarda Krauca unikālo stikla pamatnes fotonegatīvu kolekciju.